Tieši mārketings un tirdzniecība ir divas profesijas, kurās var apgūt rezultatīvu komunikāciju. Kā veicināt, lai klients iegādātos jūsu pakalpojumu vai preci? Biznesa vadības koledžas lielā, superīgā vērtība ir tajā, ka šeit 2,5 gados tiek sakoncentrētas visas šīs zināšanas un ļoti vieglā, praktiskā veidā nodotas jums. Es jums ieteiktu studēt biznesa vadības koledžā, tāpēc, ka tā ir, es domāju, ka viena no labākajām tālmācības mācību iestādēm, jo ir ļoti pārdomāts šis mācību process. Biznesa vadības koledžā, gan mārketinga, gan tirdzniecības programmā ik mēnesi ir praktiski uzdevumi, kas tiek veikti profesionālās izaugsmes prakses ietvaros. Pēc katras online nodarbības tiek organizēts diskusiju fórums par attiecīgā priekšmeta problemātiku vai sasāpējušiem vai aktuāliem jautājumiem attiecīgajā jomā, un tad kārtojam online eksāmenu. Tātad studentam nav jāierodās uz augstskolu, viņam nav jātērē laiks vai arī dārgā degviela šajā brīdī, lai brauktu uz mācību iestādi. Viņš to var darīt no jebkuras vietas pasaulē. Man patīk, ka biznesa vadības koledžā nebaidās no jaunām lietām, no jauniem eksperimentiem, jauniem izaicinājumiem. Pasniedzēji ir ļoti atvērti jebkām, ko studenti ierosina. Tās padara viņus drosmīgākus, tās viņiem vairāk liek noticēt savām idejām. To ir viegli savienot ar darba iespējām, ar ģimeni, ar saviem hobijiem. Un es tāpēc ieteiktu tiešām izvēlēties tālmācības studijas biznesa vadības koledžā. Es vēlos tevi izaicināt, un tavi izaicinājumi gaida tev šeit, biznesa vadības koledžā, manā kursā un arī citos kursos. Mārketinga un tirdzniecības iegūtās zināšanas ātri noveco, bet iegūtās prasmes saglabājas un ļauj mums tās izmantot mainīgajā vidē. Ja arī tu vēlies būt konkurētspējīgs šajā mainīgajā vidē, droši pievienojies biznesa vadības koledžas, mārketinga vai tirdzniecības programmai.